Kadrā tumšs siluets, seja nav saskatām. Fons ir nedaudz izplūdis, it kā industriāls rajons vai necila istaba. Vīrieša balss ir zema, nedaudz smaga, ar jūtamu, bet skaidru krievu akcentu. Viņš runā lēni, pārdomājot katru vārdu, brīžiem emocionāli uzstājīgi. Mana pasē tagad ir ierakstīts Latvijas pilsonis, bet 50 gadus no savas dzīves es šādā valstī biju. Nevis nacionālais mazākums. Es biju mems piemineklis savai pašā nevēlešanai redzēt patiesību. Es esmu krievs, esmu dzimis šeit, Rīgā, uzaugu Purvciemā, un visu savu apzināgo mūžu es nodzīvoju tādā kā neredzamā, bet dzelzbetona burbulī, kurā latviešu valoda bija tikai fona troksnis, kaut kas līdzīgs tramvajā rindu klabonai, ko tu dzirdi, bet nekad neieklausies. Un es zinu, ka daudzi no jums, kas tagad skatās šo video, aipaši mani vienaudži, kuri joprojām atbild krieviski uz latviski uzdotiem jautājumiem, dusmosies uz mani. Jūs teiksiet, ka es esmu nodevējis, ka es esmu izkalpojies. Bet man ir vienalga. Man ir 54 gadi, un man vairs nav laika un vēlēšanas melot ne sev, ne jums. Šis stāsts nav par politiku. Šis stāsts ir par kaunu, par lepnumu un par to, ka es beidzot kļuvu par cilvēku šajā valstī, nevis vienkārši par tas iedzīvotāju. Un pirms jūs izlaižat šo video, uzdodiet sev vienu jautājumu, ja es varētu iemācīties šo valodu 50 gadu vecumā, praktiski no nulles, kāds ir jūsu attaisnojums. Palieciet līdz beigām, un es jums pastāstīšu, ka tas ir laust sevi, kad šķiet, ka ir jau par vēlu. Es esmu padomju armijas virsnieka dēls, mans tēvs tika nosūtīts uz Latviju pagājušā gadsimta 60. gados, un mēs šeit palikām. Es uzaugu Purvciemā, tipiskā padomju gulam rajonā, kur visapkārt bija tādi paši peleki 5-stāvu un 9-stāvu nami, un kur latviešu valodu es dzirdēju varbūt reizi nedēļā. Mana skola visi runāja krieviski, mana pagalma visi runāja krieviski, mana ģimene, protams, tikai krieviski. Latvija man bija tikai geografisks nosaukums, nevis kultūras vai valodas telpa. Mēs dzīvojam savā lielā varena burbulā, un mums likās, ka tas tā būs mūžīgi. Tēvs vienmēr teika, kāpēc tev jāmācās latviešu valodā, visa padomju savienība runā krieviski. Ar to pietiek, un es tam ticēju. Es tam ticēju tik stipri, ka pat tad, kad Latvija atguva neatkarību 1991. gadā, es to vienkārši ignorēju. Es strādāju celtniecībā, biju brigadieris. Un, ticiet man, 30 gadus celtniecības objektos Rīgā es varēšu mierīgi iztikt bez vienas vienīgas latviešu frāzes. Man likās, ka valsts var mainīt karogus, mainīt likumus, bet mans Purvciems un mana celtniecība paliks tāda pati. Es biju neizglītots, rupjš un, jāsaka godīgi, stulbi lepns par savu ignoranci. Man bija tā saucama nepilsona pase, tas violetas krāsas apliecība, kas man lava celot uz Krieviju bez vāzas un šeit dzīvot, nemaksājot nodoklus par savu nezināšanu. Un man tas patika. Man likās, ka es esmu apmānījis sistēmu. Es biju viens no tiem, kas čakstēja par krievu valodu tiesību pārkāpumiem. Bet nekad neiedomājās par to, ka man ir ar pienākumi pret valsti, kurā es dzīvoju, kuras maizi es ēdu un kuras slimnākās es ārstēdžos. Es nodzīvoju 50 gadus kā parazāts, kurš pat nespēja pateikt paldies tas valsts valodā. Bet tad notika kaut kas, kas visu mainīja. Tas nebija politisks lēmums, tas nebija bailes no deportācijas, nekas no tā, ko stāsta propagandas kanāli, tas bija daudz personiskāk. Pirms 4 gadiem mana mazmeita, kurai tad bija 5 gadi, sāka iet latviešu bērnu dārzā. Mana meita un viņas vīrs nolēma, ka viņiem pietiek dzīvot burbulā, un bērnam ir vajadzīga nākotne Latvijā. Un lūk, kādu dienu es aizgāju viņai pakaļ.
mesatnakam majas, vina apsedas man klepi un teika. Deduška pa klausies, kadu dzējolāti, es iemasīju Jos. Un vina saka skaitāt. Tas bija vienkāršs bērnu dzējolātis par saulāti, par putniniem, par dzimto zemi. Un es sēdēju, skati Jos uz vinu. Un es nesapratu ne vārda. Neviena paša vārda no tā, ko mana mala mazmeita ar tādu prieku un lepnumu man stāstīja. Un tajā brīdī man kļuva tik briesmīgi, tik neizturami kauns, ka es pat nespēju to aprakstīt. Tas bija fizisks kauns. Es sēdēju savas mājās, savā kreslā, un es jūtos kā pilnīgs svešinieks savas pašas mazmeitas priekšā. Viņa runāja savas valsts valodā, bet es biju palicis kaut kur pagātnē, ko visi jau sen bija aizmirsuši. Es sapratu, ka, ja es neko nemainīšu, tad pēc 10 gadiem es vairs nevarēšu ar viņu vispār sarunāties par nopietnām lietām. Viņa izaugs par latvieti, bet es palikšu par vecu, nagru padomju laiku reliktu. Tajā vakarā es pieņemu lēmumu. Es sev pateicu. Viss, pietiek. Tu neesi invalīds. Tu neesi stulbs. Tev ir 50 gadi, un tu iemācīsies šo valodu. Tas nebija soļģums valstī. Tas bija soļģums manai mazmeitai. Bet ak Dievs, cik tas bija grūti. Džādžus domājāt, ka iemācīties valodu 50 gadu vecumā ir tas pats, kas 20 gados jūs smagi kļūdāties. Manas smadzenes bija kā veks, sarusēģis dzinējs, kas nebija darbināts gadu desmitiem. Es nopirku mācību grāmatas, es pieteikos kursiem, es gāju uz no darbām kopā ar 20 gadniekiem, kuri visu uztverā momentāni, bet es sēdēju un mocēģos ar katru galotni. Latviešu valodās gramatika man likas kā sarežģītāka matemātikas formula. 7 locēģumi. Mana galva viss žaukas kopā. Atceros, kā es stundām ilgi sēdēju pie virtuves galda, kad visi jau gulēja un mācījos vārdinus. Es tos rakstāju uz lapinām, es tos lamēju pie leduskapja. Galds, kresls, maize. Es jūtos kā bērns, kurš no jauna mācās staigāt. Man mele neklausīja, es nespēju pareizi izrunāt to garumzmi vai makstinājuma zīmi. Tas burts, kuru latvieši izrunā tik maigi, bet man tas sanāca rupšs un smags. Un visgrūtākais nebija gramatika, visgrūtākais bija laust savu iekšējo pretestību un bailes izskatāties smieklīgam. Man bija kauns runāt, es baidījos, ka es pateikšu kaut ko nepareizi un visi par mani smiesies. Es gāju uz veikalu un mēģināju pateikt, labdien, lūdzu vienu maizi. Un man sirds daudzējās kā pusaudzim pirmajā randiņā. Un ziniet, kas bija visapaigākais. Nevis tas, ka latvieši varbūt nevienmēr mani saprāta, bet gan manu tā saucamo draugu reakcija. Mums purvciema bija tāda garāžu kooperatīva kompānija, kur mēs nedēļas nogales labojam mašīnas un dzēram alu. Kad es viņiem pateicu, ka mācos latviešu valodu, viņi sākumā domāja, ka es jokoju. Bet, kad saprata, ka tas ir nopietni, sākas nirgašanas. Nu, kad tu sākšies pelekos uz zirnus, vai tu tagad mums nodosi policijai par to, ka mēs runājam krieviski? Viņi mani sauca par Frici un nodevēju. Viņi teica, ka man ir smadzenu skalošana. Tas bija briesmīgi. Man bija jāizvēlē starp cilvēkiem, kurus es pazinu 30 gadus, un savu mērķi. Un es izvēlējos mērķi. Es pārstāju iet uz tām garāžām. Es sapratu, ka viņu iekšējais naids un slinkums ir tas, kas viņu stur tādā burbulā, un es vairs negribu būt daļa no tā. Es nomākājos gadu. Tad otru. Es sāku skatīties latviešu televīziju. Sākumā neko nesapratu, bet tad pamazām. Es sāku lasīt ziņu portālus. Un tad pienāca brīdis, kad es sajūtu, ka es vairs nebaidos. Es varēšu aiziet uz pastu nokārtot savas lietas latviski. Es varēšu aprunāties ar kaimiņu par laikapstākļiem. Un tas bija fantastisks sajūta. Tas bija kā iznākt no tumša pagraba gaisma.
es beidzot zirdeju savu pilsetu, es beidzot biju dala notas. Un tagad es gribu runat ar jums, manidargie crievalodgie caimini, curi jo projam atrod attaisno jumus savam slinkumam un necienai, es zinu visas jusu phrases, es patstas teiku piecdes mitgadus, manir parvelu macities, man navlaika, mana galva vairs nestrada. Latvieši paši zina krievu valodu, kāpēc man mocīties, tas vis ir meli. Tas vis ir glevulags un stulbs attaisno jums jūsu pašu bailem un arogancei. Jūs sakat, ka esat veci, es iemācījos 50 gadus, ir cilvēki, kas makas 70 gadus. Jums nav laika, jums ir laiks skatāties, krievišās propagandas, šovus stundam ilgi, bet jums nav laika 30 minūtes dienā veltīt valodai valsta, kurā dzīvojat. Un visbriesmīgākais attaisno jums. Puksats. Latvija mus nemīl, mus diskriminē. Bet vai jūs vispār esat mēģinājuši kaut ko izdarāt, lai tas menātos? Jūs gribat, lai vas cienātu, bet jūs necienāt šīs valsts pamatvērtību, tas valodu. Jūs dzīvojat šeit gadu desmitiem, un jūs pat nespējat pateikt paldies vai labdien, bez briesmīga akcenta vai, vēl launāk vispār to nesakat. Tā ir vienkārši neciena. Tā ir tāda padomju imperiskā augstprātba. Mēs atnācam un visiem ir jārunā mūsu valoda, bet tā pasaule ir beigusies. Tas vairs nav. Un, jo ātrāk jūs to sapratsiet, jo labāk būs jums pašiem. Jūs paši sevi izolējat, jūs paši sevi padarāt par otršķirīgiem cilvēkiem, kuri nevar atrast labu darbu, kuri nevar komunicēt ar valsts iestādēm, kuri nevar būt daļa no sabiedrības. Un tad jūs vainojat visus, izņemot sevi. Tas ir nožēlojami. Es skatos uz saviem vienaudžiem purvciema, kuri joprojām sēž uz solina un lama Latviju krieviski, un man ir viņu žēl. Viņi ir palikuši ārpus laika. Viņi ir dzavi mironi, kuri nespēj pieņemt realitāti. Valoda nav tikai vārdi. Valoda ir atslēga uz cilvēku sirdām. Kamēr es runāju tikai krieviski, es latviešiem biju vai nu okupants, vai vienkārši ignorējams objekts. Bet, tiklīdz es saku runāt latviski, pat ar savu brīsmīgo akcentu, pat ar kļūdām vismainžas. Cilvēki kļuva atvērtāki. Viņi redzēja, ka es cenšos. Viņi redzēja, ka es cienu viņu valsti, un viņi man atbildēja ar to pašu cienu. Es atceros, ka es aizgāju uz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai kārtotu naturalizāciju. Es biju tik satraucies, ka man rokas trīsēja, bet dama, kura pieņēma manu eksāmenu, smaidaja un teika: neuztraucieties, lūdzu, galvenais ir, kā jūs runājat. Es nokārtoju eksāmenu. Es nolasījos, kā jūs verestu latviski. Un, kad es saņēmu savu Latvijas pilsona pasi, es pirmo reizi savā mūžā jūtu, kā es esmu mājās. Es vairs nebiju nepilsonis, es vairs nebiju kaut kāds violetais cits. Es biju savedžais. Un tas bija to vērts. Visas tas negulētās naktis, visa tā nirgāšanās no bijušajiem draugiem. Visa tā grūtā gramatika, tas viss bija to vērts. Es beidzot esmu brīvs cilvēks. 6. Dezervē tagad, un kā mainījās stāvoklis. Un tagad man ir jāsaka kaut kas arī latviešiem. Es zinu, ka daudzi no jums ir zaudējuši cerību, ka mēs krievi vispār kādreiz integrēsimies. Es zinu, ka jūs dusmojaties, kad veikalā jums atbild krieviski, kad uz ielas jūs dzirdat tikai krievu valodu. Un jums ir taisnība. Jums ir pilnīgas tiesības savā valstī runāt savā valodā un sagaidāt to pašu no citiem. Bet es gribu jums pateikt, nepadodieties. Nenoraužiet mūs visus vienā maisā. Ir arī tādi kā es. Ir daudz tādu, kuri grib, kuri mačās, bet kuriem ir bail. Palīdziet mums, nīsiet rupji, kad mēs kļūdāmies. Kad mēs mēģinām runāt latviski, lūdzu, neatbildiet mums uzreiz krieviski. Tas mūs atmet atpakaļ. Tas mums pasaka: tev nesanāk, nerunā. Pat ja tas ir lēnāk, pat ja tas ir ar kļūdām, ļaujiet mums pabeigt teikumu latviski. Tas ir vienīgais veids,
ca mes varam ties. Un valstier jabut stingra kai. Es uskatu, ca visastas piekapšanas, visastas Krievu valodas ca otras valsts valodas, idejas, bija briesm, iga kluda. Mixtums un piekapšanas tikai vaironaglumu. Ja cilvēks zina, ka viņš var iztikt bez valodas, viņš to nekad nemācīsies. Ir jābūt stingram prasībām. Darba, valsts iestādēs, visur tikai latviešu valoda. Tas varbūt šķiet nežēlīgi, bet tas ir vienīgais veids, kā izvilkt mūs ārā no tā padomju burbula. Tas ir vienīgais veids, kā piespiest cilvēkus cienīt šo valsti. Es tagad dzīvoju pavisam citu dzīvi. Es vairs nestrādāju celtniecībā, man bija jāmaina darbs, jo es vairs negribēju būt tāda krievalodkota gāža vide. Tagad es strādāju par apsargu kādā tirdzniecības centrā, un tur man katru dienu ir jārunā latviski. Un man tas patak. Man patak, ka es varu palīdzēt cilvēkiem, ka es varu komunicēt. Mans akcents joprojām ir briesmīgs, es to zinu. Es joprojām reizēm saģauku lokaiģumus, bet es vairs nekaunos. Es nekaunos, jo es zinu, ka es esmu izdarījis kaut ko, ko daudzi neuzdrošinās. Es esmu lauzis savu likteni un savu pagatni. Un, pats galvenais, es tagad varu sarunāties ar savu mazmaitu. Mēs kopā lasām gramatas latviski. Viņa man labo kļūdas, un mēs par to smežamies. Un tas ir labākais sajūta pasaulē. Es vairs neesmu svešinieks sava ģimene. Es esmu tas dala. Un es esmu dala no Latvijas. Es esmu krievs, bet es esmu Latvijas patriots, jo es esmu izvēlējies šo valsti, nevis vienkārši piedzimis tažā. Es esmu pielicis pūles, lai kļūtu par tas dalu. Un tas man dod tiesības teikt to, ko es saku tagad. Sēdam. Zinu jums latviešiem, un kā pēdējo es gribu pateikt, esiet lepni par savu valodu un savu valsti. Jūs, latvieši, reizēm paši nenovērtējat to, kas jums ir. Jūsu valoda ir brīnišķīga, tā ir sena, tā ir unikāla. Sargājiet to. Sargājiet to no tiem, kuri grib to iznīcināt vai padarīt par kaut ko otršķirgu. Un esiet stingri savā pārliecībā. Ir jābeidz runāt krieviski tur, kur tas nav nepieciešams. Ir jābeidz piekāpties. Tikai tad, kad mēs, krievi, sapratīsim, ka bez latviešu valodas šeit nav nākotnes, tikai tad mēs sāksim to mācīties. Un tikai tad mēs kļūsim par vienotu tautu. Es esmu tam dzīves piemērs. Man vajadzēja 50 gadus, lai to saprastu, bet es to sapratu. Un es esmu laimīgs, ka es to izdarīju. Es vairs neesmu mems piemineklis. Es esmu cilvēks ar balsi, un šī balss skan latviski. Tas ir viss, ko es gribēju pateikt. Kāds ir jūsu attaisnojums? Rakstiet komentāros. Es gribētu dzirdēt, kāpēc jūs joprojām sēžat savā burbulā un baidāties no gaismas. Nakotīta IČKU. Kamera lēni pietuvinās vīrieša siluetam, viņa elpa ir nedaudz smaga, jūtams emocionāls saspringums. Pēdējie vārdi tiek izrunāti lēni un uztaigi.